mēs visi jūs sirsnīgi sveicinam. Un, jā, ir prieks, ka mēs esam tik daudz, esam ieradušies no tuvākām un tālākām vietām. Un baudīsim šo brīdi kopā. Tātad, kas tad mūs šodien sagaida? Vispirms būs īsts atskats par to, kā tapa piemineklis. Tad mūs priecēs mūsu mūziķis Dita un Beāta. Tad mēs dosim vārdu māksliniekam, tēlniekam Ojāram Feldbergam. Tad būs atkal muzikāla priekšnesuma. Un tad mācītājs Jirgens Filips no Vācijas teiks īsu uzrunu. Tad būs lūkšana. Tad būs atkal muzikālā daļa. Mācītāja Gita Puce dos mums svētību. Un tad mēs dosim vārdu Iļķiem un arī Krusta draudzei un arī Grobiņas pašvaldībai. Un tad arī noslēgsies šī svinīgā daļa. Un tad mēs pulcēsimies visi kopā sadraudzībā. Ēnā, tieši tā, ēnā. Jā. Un tagad es došu vārdu Tomam par atskatu uz to, kā un kāpēc tapa piemineklis. Lūdzu to. Vīze, viņa spēka strauji izsīkst. Nedēļu pirms viņa nāves viņš mani un Tabitu atrada šeit uz kapiem un paziņo, ka šī ir tā vieta, kur viņš grib būt apbedīts. Kopā ar Ilģu iemietniekiem, kas te tiek apbedīti, kuriem viņš kalpoja daudzus gadus. Šī izvēle ir negaidīta, bet būtībā tas mūs nepārsteidza. Tas bija Mārtiņš, tas bija viņam raksturīgi. Viņš veica šo izvēli, viņš gribēja parādīt savu piederību šiem cilvēkiem. Viņam bija svarīga cieņa pret katru cilvēku. It īpaši viņam rūpēja neaizsargātie, trauslie, no sabiedrības izstumtie cilvēki. Par viņiem gādāt un viņiem dot vietu, tā bija Mārtiņa kristīgā pārliecība, un tā viņš pildīja savu mācītāju amatu diakoniskā draudzē. Un vēl Mārtiņš mums izsaka vēlēšanos, lai parūpējamies par to, lai šajos kapos tiktu uzstādīt Jēzus statuju. Labi. Tātad, jā, Jēzus statuja ar vārdiem, ko jūs te varat lasīt. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Kādai šai statujai būt, to vairs nepagūstam pārunāt. To izdomāt viņš atstāja mūsu ziņā. Ar kapiem un kapvietām mūsu mamma Gita, Tabita un es, ar to mums ir liela pieredze. Bet par pieminekļu radīšanas procesu mēs neko nesajēdzām. Nemaz nerunāt par Jēzus statujām. Tā atcerējāmies, ka Mārtiņas sieva Aija bija sadarbojusies ar Ojāru Feldbergu, un viņa veidotais mākslas parks Pedvālē mums visiem ir sirdī tuvu vieta, jau sen bijusi. Tā mēs pēc Mārtiņa pērēm devāmies uz Pedvāli, lai prasītu Ojāra padomu, kā šādu lietu īstenot. Pilnīgi negaidīti, nedēļu vēlāk saņemam ziņu no viņa, ka viņš ir gatavs pats uzņemties šo uzdevumu. Mēs varējām Ojāram pastāstīt, ko negribam. Piemēram, mēs negribējām Rio de Janeiro tipa Jēzus statuju, bet kā panākt to, lai statuja būtu ikviena uzrunājoša, saprotama un pieejama, tas jau kļūst par Ojāra uzdevumu pienākumu. Ojārs ar lielu mieru un sapratni uztvēra mūsu naivumu, gan par iespējamo laiku grafiku, gan par izmaksām. Un tā pēdējos 3 gadus dzīvojam līdzi Ojāra darbam. Ieceres un pieminekļu vietas izprašana, pirmie idejas uzmetumi, piemērota akmens meklējuma karjeros, akmens pārvešana uz Pedvāli,
izpētes darbs pareizai Jēzus atveidošanai, laikietilpīgās statujas modeļu veidošana mālā, modeļa atliešana ģipsī, smagais kalšanas darbs Lietuvas saulē un salā, punktu pa punktam pārnesot statujas formas uz akmeni, rūpīgā statujas detaļu veidošana, saskaņošanas darba ar pašvaldību, pieminekļu vietas izveide un visbeidzot statujas pārvešana un uzstādīšana kapos. Savukārt līdzekļu piesaistīšana izrādījās vieglāk nekā sagaidījām. Tik daudz cilvēki bija gatavi atbalstīt un ziedot šai iecerei. Cilvēki, kurus Mārtiņš ir aizkustinājis ar savu patieso kalpošanu, Mārtiņa draugi un cilvēki, kurus uzrunāja domu par Jēzus statuju šajos kapos, kā simbols dzīves atstumtajiem un grūtsirdīgajiem. Ar kopīgiem spēkiem mēs esam piepildījuši Mārtiņa pēdējo vēlēšanos. Gribu arī izmantot šo izdevību, pateikt paldies visiem, kas pielika roku, lai varētu mēs šeit kopā būt un svinēt šo notikumu. Vēl statujas tapšanas laikā mēs sapratām, ka šis piemineklis būs kas lielāks nekā paši bijām saskatījuši no sākuma. Tas nav piemineklis Mārtiņam, tas nav piemineklis šeit abedītajiem cilvēkiem, bet tā ir vieta jebkuram, kas jūtās noskumis, izmisis, vientuļš vai pazudis. Mēs ļoti ceram, ka šī kļūst par vietu, kur cilvēki piestājas, lai ļautos klusumam, pārdomām un Jēzus aicinājumam. Paldies! Ojāram Feldbergam pastāstīt, kādu stāstu tad viņš ir ielicis šajā skulptūrā. Latvijas laukos, mežos, jūra, upi krastos guļ akmeņi. Viņi guļ gadu simtiem, gadu tūkstošiem, vēro apkārtni, kas noticis ir, kas pašlaik notiek. Ja viņi redz, ka mainās gada laiki, ka pavasarī uzbrauks puķes, nobriest augļi, pienākot rudenim, tie nobriest, ja, un tā mainās. Tāpat kā viņi pieredzējuši visu pasaules cilvēku gaitas, dažādas notikumus, bet viņi sevi klusējot nes to, ko viņi redzējuši. Un ja mēs tā kādreiz uzlūkojam akmeni un aprunājamies ar to, tad akmenis spēja kaut ko arī pastāstīt. Un tā man jāpateicas Tomam, kurš uzrunāja mani un uzsāka šī akmens stāsta. Un šajā akmenī kopā mēs viņu atvērām un palīdzējām no viņa iznākt Jēzum. Un Jēzus nonāca šeit no šīm akmens debesīm, kur ir simboliski izkautas debesis, ja, ar atplestām rokām, lai būtu ar jums un aicinātu pie sevis. Un šī Mārtiņa vēlēšanās atrasties šeit, šajā kapsētā, un arī vēlēšanās, lai te būtu Jēzus tēls, ja, un atsaucoties Toma aicinājumam, viņš ir tapis, ja. Un šeit es gribētu nolasīt šādus vārdus. 2019. gada 28. aprīlī pāvests, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos sveceļniekus, aicināja neaizmirst Jēzus brūces, kas ir miera, prieka un apustuliskās misijas avots.
viņš teica, mēs esam aicināti pieskarties Jēzus brūcēm, kas ir pārbaudījumu, problēma, grūtības, vajāšanas, slimības, kādas pieredz tik daudz cilvēki. Savā sirdī vairs nejūti mieru, tad ej pie kāda, kas ir Jēzus brūču simbols. Pieskaries tām, no tām izplūst žēlsirdība. Iesim pie Jēzus un pieskarsimies viņa brūcēm brāļos, kuri cieš. Jēzus brūces ir dārgums. Saņemsim drosmi, uzlūkojiet un pieskarties tām. Šīs brūces Jēzus rāda savam tēvam, sakot, tēvs, tā ir cena, kādu samaksāja par savu brāļu atpestīšanu. Caur savām brūcēm Jēzus aizbildina par mums pie tēva. Viņš dāvā mums žēlsirdību. Iesim pie viņa un nebaidīsimies uzlūkot Jēzus brūces. Un nobeidzot šo uzrunu, es simboliski ievietoju Jēzus brūcēs šīs sārtās rozes. Būsim kopā un būsim kopā ar Jēzu. Es domāju, Ojār, arī jums, man liekas, negāja vienmēr viegli. Es domāju, ka tas arī bija liels darbs, jūs daudz domu darbu ieguldījāt šajā mākslas darbā. Un, manuprāt, iznākums ir brīnišķīgs, Martiņš, ko vairāk nevarēja vēlēties. Tāpēc tiešām viņa pēdējā vēlēšana ir izpildīta. Paldies, Ojār. Un tagad aicināsim mācītāju Jirgenu Filipsu teikt uzrunu par tēmu, ko jūs jau noteikti visi esat izlasījuši, paspējuši izlasīt uz akmens. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Atkal būs mana balss. Amen. Lieber Rojas Felsberg, liebe Freunde und Freundinnen von Biki aus dem Hause Igli, liebe Freunde und Freundinnen aus der Kreuzkirchengemeinde, liebe Familie Urze, liebe Freundinnen und Freunde von Martin. Mīļais Feldberg-kungs, mīļā Ilgi draugi, mīļā Krusta draugi, mīļā Urzes ģimene, mīļā Mārtiņa draugi. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Was für eine Zusage Jesu im Namen Gottes. Kas par varam Jēzus apsolījumu Dieva vārdā. Jesus knüpft an die Versprechungen Gottes im Alten Testament an, wo sein Volk, wo die Menschen ihre Klagen vor Gott bringen, ihre Not herausschreien und Gott hört sie und tröstet sie. Jēzus balstās uz Dieva apsolījumiem vecajā derībā, kur viņa tauta, kur cilvēki nes savus sūdzības Dievu priekšā, izkliedz savas ciešanas, un Dievs viņus sadzird. Jā, Dievs viņus sadzird, palīdz un glāb. Im 23. Psalm
bekennt der Psalmbeter sein Vertrauen. Und ob ich schon wanderte durch ein dunkles Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir und hilfst und rettest mich. 23. psalma, 4. pantā, lūdzējs ar dziļu paļāvību apliecina. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču jaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis. Im 139. Psalm steht geschrieben: Nähm ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen, Gott. Un 139. psalmā ir rakstīts: Ja man būtu rītausmu spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tava labā roka mani turētu. Selbst Hiob, der die Hölle auf Erden erlebte, schwer erkrankt, seine Familie verloren hat, umgeben von falschen Freunden, seine finanzielle Existenz verlor. Selbst Hiob kann nach langem Kampf voller Verzweiflung bekennen: Gott, mein Erlöser, lebt. Und Gott hört das Schreien und Klagen der Armen und Elenden. Arī Ijāps, kurš piedzīvo elli, smagi saslimst, zaudē savu ģimeni, ap viņu pulcēs nepatiesi draugi un viņa eksistence ir sagrauta. Pat Ijāps pēc ilgas izmisuma pilnas cīņas, pat apšaubot Dievu un dzīvi, saka: Dievs, mans atpestītājs, ir dzīvs. Viņš saklausa nabagu, atstumto un nožēlojamo kliedzienus. Gottes Name im Hebräischen lautet Jahwe, übersetzt: Ich bin, ich werde für euch da sein. Dieva vārds ebreju valodā ir Jahve, tulkojumā es esmu, es būšu jums klāt. Und dieser Gott hasst soziale Ungerechtigkeiten und ruft die Menschen auf, ihm Respekt zu zeigen, seine Gaben weiter zu verschenken in Liebe. Un šis Dievs ienīst sociālo netaisnību un aicina cilvēkus izrādīt viņam cieņu, turpināt ar mīlestību dalīt viņa dāvanas. Im Buche des Propheten Jesaja, Kapitel 58, spricht der Prophet im Namen Gottes folgende Worte: Wenn du mit den Hungrigen das Brot brichst und dein Herz finden lässt und die Elenden ohne Obdach in dein Haus führst, wenn du die, die nichts anzuziehen haben, einkleidest, wenn du in deiner Mitte niemanden unterdrückst und auf niemanden mit dem Finger zeigst und übel nachredest, dann wird das Licht aufgehen in der Finsternis und Gott wird dich stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Iesais grāmatas 58. nodaļā pravietis Dieva vārdā saka šos vārdus. Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas pēc pajumtes uzņem savā mājā, kad tu redzi kailus un tos apģēri, kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, zemiskumu pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas jaunās runas, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā. Un tavu tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un tu būsi kā auglīgs dārs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Jesus, nun nimmt diese Botschaft von Gott zu seiner Zeit auf. Ja, er bestätigt immer wieder: Gott ist für euch da. Er ist uns ganz nahe. Gott schenkt uns Kraft zum Leben und zur Liebe füreinander. Ja,
in Jesus lebt, selbst diese Botschaft der Liebe von Mensch zu Mensch im Auftrage Gottes. Jēzus atsaucas uz šo Dieva vēstījumu. Viņš atkal un atkal apliecina, Dievs ir ar jums, Viņš mums ir tuvu. Dievs mums dod spēku dzīvot un mīlēt vienam otru. Jā, Jēzu šī mīlestības vēsts Dieva vārdā dzīvo no cilvēka cilvēkam. Jesus ist allen Menschen zugewandt, aber besonders denen, die mühselig und beladen sind. Jēzus vēršas pie visiem cilvēkiem, bet jo īpaši pie tiem, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi. Jesus schenkt uns Menschen, die sich ihm anvertrauen. Mut zum Leben schenkt er uns. Er heilt uns mit seinen Worten und Taten, unsere Seele und Körper. Und er verspricht uns, auch in der Zukunft uns zu erquicken. Viņš dod mums cilvēkiem, kuri uzticas viņam, drosmi dzīvot. Viņš mūs dziedina ar saviem vārdiem un darbiem, mūsu dvēseles un miesas, un apsola mūs atvieglināt arī nākotnē. Jesus verspricht uns, wenn wir seinem Weg nachfolgen und für die Menschen da sind, auch die Armen und Bedrängten in unsere Gemeinschaft aufnehmen, dann werden unsere Seelen Frieden finden. Jēzus mums apsola, ka, ja mēs sekosim viņa ceļam un būsim cilvēkiem līdzās, arī iekļaujot nabagus un cietējus mūsu kopienā, tad arī mūsu dvēseles atradīs mieru. Auf diesem Weg mit Jesus können wir uns ihm immer wieder anvertrauen. Und er hilft uns, wenn wir selber müde werden. Šajā ceļojumā kopā ar Jēzu mēs varam uzticēt sevi viņam atkal un atkal. Un viņš mums palīdz, kad mēs paši nogurstam. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, spricht Jesus. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Amen. Ich bin beeindruckt und berührt, wie der Künstler Ojas Feldbergs mit der Statue Jesus und seine Zusage an uns darstellt. Es esmu dziļi aizkustināts, kā tēlnieks Ojārs Feldbergs statujā atveido Jēzu un viņa solījumu. Jesus kommt auf uns zu. Und je weiter wir uns entfernen, umso mehr bewegt er sich. Jesus auf uns zu mit weit geöffneten Armen. Jēzus nāk mums pretī, jo tālāk prom stāvam, jo vairāk viņš mums virzās pretī ar atvērtām rokām. Jesus nimmt uns mit auf seinen Weg der Liebe und Hoffnung. Jēzus mūs ņem līdzi mīlestības un cerību ceļā. Einfach und schlicht spricht Jesus die einfachen Menschen an und doch so ausdrucksstark und wunderbar zugleich wie das Kunstwerk von Oja Feldbergs. Vienkārši un skaidri Jēzus uzrunā vienkāršos ļaudis, bet tāpat laikā tik izteiksmīgi un brīnišķīgi, tāpat kā Ojāra mākslas darbs. Danke dafür von Herzen, Ojas Feldbergs, für alles Nachdenken, für alle Mühen. No sirds pateicos par ieguldītām domām un lielo darbu Ojāram Feldbergam. Un tagad mēs vienosimies kopējā lūkšanā.
Kungs Jēzu, ir labi zināt, ka tu dzīvoji kā cilvēks mums līdzās. Staigāji tos pašus dzīves ceļus, izjūti tās pašas jūtas. Tu piekusi un noguri. No akmeņainiem ceļiem tev sūstēja kājas. Tev gribējās ēst, un arī tu ilgojies pēc vietas klusumam un atpūtai. Tu nevairējies būt sadraudzībā un bija klātesošs svētkos un nozīmīgos dzīves brīžos. Baudīji kopīgas mīlestis un gardu vīnu. Tu biji kopā ar mums, kad tavas kājas svaidīja ar smaržīgu eļļu. Tu nepretojies. Vējš glāstīja tavu seju, tu apmīļoji bērnu un pacēli viņu pret debesīm. Tu ļāvi, ka cilvēki tev pieskaras, un tu negriezies prom pat no tiem, ko apzīmē par nešķīstiem. Tu uzliki savas rokas slimajiem, un tava nogurusī galva bija līdzās drauga plecam. Tu izproti mūsu nastas un smagu. Tu zini mūsu ilgas. Tu esi mums pavisam tuvu klāt, ikvienā mūsu dzīves brīdī, arī tad, ja mēs to nejūtam. Kungs Jēzu, ļauj sajust tavu stiprinājumu un tuvumu visiem, kas cieš no cietsirdības, kas ir sarūktināti, visiem, kas ir zaudējuši ceri. Es atvainu, nāciet visi pie manis. Es gribu jūs atvainot. Kungs Jēzu, mēs nākam pie tevis un lūdzam tavu klātbūtni un stiprinājumu. Kungs Jēzu, mēs nākam pie tevis un lūdzam tavu pieskārienu un mierinājumu. Kungs Jēzu, mēs nākam pie tevis un lūdzam tavu tuvumu un atbalstu. Tu saki mums, nāciet pie manis visi. Es gribu jūs atvieglot. Kungs Jēzu, ļauj just tavu gaismu un tuvumu visiem, kas ir nāves ēnā, visiem, kas ir bēdīgi un pamesti. Un tu nāc mums pretī ar atvērtām rokām un saki, nāciet visi pie manis, es gribu jūs atvieglināt. Un mēs nākam, Kungs Jēzu. Amen. Mārtiņa mamma, mācītāja Gitu Puci, teikt svētības vārdus. Dzejniece Ilze Kalnāre iesāk vienu no savām dzejām ar vārdiem: runā akmens, runā kalns, runā vārku strubā. Vai nedzirdam arī mēs šodien akmens balsi? Bet dzejniece vēl piebilst, ka ir jāieklausās ar sirdi. Un tā darīsim to šodien, lūksim ar sirdi. Kungs Jēzu Kristu,
Nāc un paliec šajos kapos, kā prieka un miera nesējs. Esi akmens, kas runā, kad sirds kļūst klusa. Sveitī visus, kas šī vietā apstāsies, pakavēsies un atkal dosies tālāk. Tevis stiprināti, jo sirds būs sadzirdējusi tavu balsi. Dod svētu dusu visiem, kas šeit ir guldīti, un visiem, kurus tu vēl sauksi pie sevis. Lai mūs pasargā un pavada svētības vārdi, kas mūsu dzīvi savieno ar Dievu un ar mūžību. Šie vārdi nāk līdz to gadu simteņiem. Viens saka tos otram, un otrs to tālāk. Tie nav mani vārdi, tos Dievs ir runājis un devis spēku darboties. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Amen. Mūsu pārstāvjiem no Ilģiem. Tu nelasīsi, tu paturēsi puķītes. Dieva mīlestība ir kā zieds, kas uzplaukst cilvēku sirdī. Tas ir trausls, bet brīnumaini skaists. Šis zieds atspoguļo Dieva žēlastību. Visiem patīk ziedi, tomēr šis zieds ir kas īpašs. Tas uzplaukst tajos cilvēkos, kur pieņem Kristu kā dzīvību. Kristus ir ne tikai dzīvība, Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Arī zieds, kurš nekad nenovīst. Tas izskaro skaistumu vienmēr. Mārtiņa Urdzes sirdī bija uzplaucis Dieva mīlestības zieds. Un caur dzīvēi viņš to nepagurdams kopa, loloja un dalījās tā skaistumā ar cilvēkiem, kas nāca Mārtiņa ceļā, un pie kuriem veda viņa ceļš. Kāda neliela daļiņa no šiem cilvēkiem savas mājas raduši aprūpes centrā Ilģi, kur nereti Mārtiņš iegriezās, lai dalītos Dieva mīlestībā, kliedētu bēdas un grūtsirdību un sagādātu svētku brīžus. Es vēlos visu aprūpes centra iemītnieku un darbinieku vārdā ļoti atzinīgi novērtēt sadarbību, kas bija izveidojusies starp mācītāju Mārtiņu Urdzi un aprūpes centru Ilģi. Un veroties debesīs no visas sirds, teikt par to lielu paldies. Mārtiņ, mēs nāksim tevi šeit satikt. Aprūpes centra Ilģi vārdā Gita Dižgalve. Un no sevis personīgi varu teikt, ka katra reize, kad Mārtiņš ieradās mūsu centrā, tie bija ļoti lieli svētki. Viņu jau sagaidīju, jau no rīta jau rosījās, un kad ir jābūt visam sakārtotam, kad Mārtiņš būs. Un tiešām ik katram, kurš nāca viņam pretīm, viņš atrada kādu vārdu, ko pateikt, samīļot un dot savu svētību. Paldies viņam!
Liepājas Krusta draudzes un diakonijas vārdā es gribu arī teikt kādus vārdus. Visi tie, kas mēs esam mācījušies padomju laikā skolā, mēs zinām, ka bija tāda grāmata Ernests Birznieks Upītis, Pelēkā akmens stāsti. Un šodien mēs stāvam šeit pie šī akmens, un arī šis akmens mums kaut ko stāsta. Stāsta par kādu drosmīgu, uzņēmīgu vīru, kura dēļ mēs arī šeit visi esam, kura dēļ šeit ir arī šis akmens. Un kas mums ir palīdzējis ieraudzīt tos cilvēkus, kas mums ir apkārt, kas nevienmēr mums ir ērti. Un dažreiz mēs viņus pat varam saukt par tādiem neērtiem cilvēkiem, jo viņi izsit mūs no mūsu komforta zonas. Viņi mums var pazvanīt katru dienu un teikt, kā tev iet, kā ar veselību, ko dari. Un dažreiz tas varbūt liekas traucējoši, bet citreiz tas ir vienīgais cilvēks, kas tev to šajā dienā ir pajautājis. Un mums bija īpaši saikni arī ar ļaudīm no Iļģiem, jo Mārtiņš bija arī kādu grupiņu sagatavojis iesvētas mācībās, un viņi tika kristīti un iesvētīti Liepājas Krusta draudzē. Un nu viņiem staroja tāds miers, tāda mīlestība, un viņi nāca pretī uz ielas, un tu nāc uz baznīcu, un viņi jau tev skrien pretī, ierauga, ka kāds nāk skrien pretī, apskauj uz ielas, un citi jutās neērti, un kā tas tā ir, kā no malas, kā tas izskatās. Bet šī vienkāršība, sirsnība, un kā Mārtiņš teica, mēs varam mācīties no katra cilvēka. Arī no tā vismazākā. Un varbūt, ka mēs esam kaut ko pazaudējuši. Un vēl par šo akmeni un par šo vietu. Kad es pirmo reizi ieraudzīju šo uzstādījumu, man likās tā neparasti. Es domāju, kā tas tā ir? Šeit ir akmens, un šeit ir sēdakmens šī vietā. Un ja šeit apsēžās, tad iznāk, ka tā kā sēž ar muguru pret Mārtiņa kapu. Un kā tas ir? Es tomēr saņēmu drosmi un pazvanīju māksliniekam Feldbergam un prasīju, vai nebija doma, ka tas soliņš būs sēdakmens, būs otrā pusē. Un viņš teica, nē, jo tas nav domāts Mārtiņam. Tas ir domāts šiem Iļģu cilvēkiem. Un tas arī ir tas stāsts. Es jūs aicinu arī atbraukt šeit, tad, kad nav šeit cilvēku. Tad, kad bija jāgatavojuši uz šo pasākumu, man iekšēji kaut kas pretojās. Un man likās, cik labi būtu atbraukt vienkārši, ka tu esi viens pats un izbaudīt to klusumu, to mieru, tās putnu dziesmas un sajust savu stāstu, ko šis akmens stāsts. Un tad, kad mēs ar Mārtiņu māsu arī bijām piebraukušas, vienā vakar pusē jau bija ēna, un arī piemineklis ēnā arī izskatās pavisam citādāks vakara tādās krāsās, un mēs pieskārāmies akmenim. Un ziniet, tas akmens bija silts. Viņš bija silts, tā kā kāds būtu viņu sasildījis no iekšpuses. Un tas arī ir stāsts. Kā tas ir? Vai dažreiz akmens nav siltāks par cilvēku sirdīm? Un es aicinu jūs tiešām atbraukt šeit, pakavēties, tā ir brīnišķīga vieta lūkšanām, meditācijām, pārdomām par dzīves jēgu, jo mēs visi kaut kur ejam, skrienam, un šeit ir pārdoms par to, ka kāds nāk pretī ar atvērtām rokām un saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi,
es gribu jūs atvieglināt. Un man ir prieks, ka mums ir bijusi iespēja būt kopā ar Mārtiņu, mācīties no viņa, pieņemt cilvēkus, ieraudzīt cilvēkus sev apkārt. Un tas ir tāpat kā kāds ūdenī iemet akmentiņu. Ūdens ir stāvošs, bet pat vismazākais akmentiņš, kad tas tiek iemests ūdenī, viņš rada tādas vibrācijas. Un tāpat līdzīgi ir ar skaņu. Ir skaņa, un arī skaņa rada vibrācijas. Un viņa atstāja pēdas. Un es vēlos arī dalīties arī ar šiem skaņas elementiem un padomāt, kādas pēdas uz jums atstāja šī diena, šis akmens, šie ļaudis. Un tagad es došu vārdu uzlikt punktu uz I Grobiņas pašvaldības priekšniekam Aivaram Viedolam. Kompletā laime satikties un tik nozīmīgi notikumi, kā piemineklis Mārtiņam atklāt taisni, kad viss kristīgā pasaules pirms svēts. Tas tik zīmīgi, jo Mārtiņš vienmēr arī ar atvērtu sirdi, cik nu vien varēja līdzēs sabiedrībā. Un mums bija kopā esot tā laime tikties vairākas reizes gadā, kad jau visu dienu Kurzemes draudzi, tagad viens otru iepazīstot un visas labās tradīcijas atminoties brauc ciemās. Ļoti zīmīgi. Un jāsaka arī paldies par to godu, kad man šodien tāds ir dots visas sabiedrības un dienas Kurzemes sabiedrības vārdā. Teikt paldies tiem, kas ir pielikuši prātu, lai tas te notiktos. Un arī roku mākslinieki. Priecīgs šos svētkus. Un lai vienmēr gaišā piemiņā.